Aiziet, sākam. Sveiki visiem! Šeit Dans Bukovskis, kā vienmēr, jūsu mīļais. Un šodien mēs esam pie Slogas ezera, tā spontāni. Parādīsim jums, kā uz Līgo svētkiem uztaisīt pašu labāko marinādi. Tad nu tā sāksim. Ei, no sagāja! Ar ko jāsāk? Obligāti cimdiņiem. Sāksim ar cimdiņiem. Visam jābūt ļoti ētiski, ļoti tīram. Es esmu pēc horoskopa vispār jau nav, tā kā es esmu baigi piekasīgs pēc tīrības. Man vajag, lai viss ir ideāli, lai viss ir čotka, lai viss ir augstākajā līmenī. Sāksim ar mūsu mīļo galdiņu. Kas tā pagaļ ir? Tas ir cūks. Tas ir cūkas kakla karbonādīti. Sākam ar to, ka sagriežam viņu vienādās daļās, vienādos. Tas nav uzasināts. Es viņu neuzasināju manas linkums, tāpēc es te griežu viņu, bet vajadzētu, lai nazas iet pilnībā, kā pa sviestu, kā teikt. Esam sagriezuši viņu 3 daļās. Nākamais, ko mēs daram, mums vajag vienādus gabaliņus, lai ir ko spraust uz iesmā. Tātad paņemam gaļu prātīgi, nenocērtam pirkstus. Hop. 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 Nu, kā mēs redzam, nāzi es neesmu uzasinājis. Tā arī šašliks man garšo tikpat ļoti. Nu nē, ja nopietni tā džeki man reāli garšo šašliks. Es mīlu, es viņu dievinu. Bet nekas nav labāks. Nekas šajā dzīvē nav labāks pa mammas taisīt uz saļanku. Nekas. Tā kā šo mēs atceramies, bet tālāk pie receptes. Gaļu saliekam iekšā. Hop, hop. Nu, vienādi gabaliņi plus mīnus. Mums vajag vienādus gabaliņus, ja? Hop. 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 Nu, hop. Alumīnija cūkā, mans mīļais Alendelo. Šitā dziesma gan nelēdz. Zini, kādu dziesmu tev vajag ielikt? Jūrmālā, tu esi mana jūrmālā. Jūrmālā, tu esi mana jūrmālā. Šitā ļoti laba dziesma. Īstenībā, jā, mūsu cilvēks aiz kameras noķēra ļoti labu brīdi, kad esmu ļoti labā garastāvoklī, un tāpēc mēs šodien taisam gaļu, un cilvēki jūs redzēsiet Dana Bukovskas slepeno spēku, no kurienes rodas mans spēks. Tā kā droši izmantojiet šo recepti. Manuprāt, tā ir bomba. Ko mēs daram, tā ko jau jūs sākumā redzējāt, hop, hop. To mēs sagriežam lūk šādi. Vienkārši uz pusītēm, jā. Nogriežam visu nelabvēlīgo. Un vienkārši pievienojam klāt sīpoliņu, jā. Tā, nu es jūs neildzināšu to visu darbiņu. Viss tika sagriezts, hop. Nu vispār sīpoli. Zināt, kā mans tēvs vienmēr teica? Viņš teica, tas, kas taisa ēst, nekad nebūs izsaucis. Tur ir dziļa doma reāli. Jo tu kaut ko dari, pieņemsim vāri zupiņu, sagriež vārītus kartupelīšus, tu paēd, tu sagriez otru daļu, tu paēd.
Tu sagriez desiņu, tu paēdi. Tev puncīts reāli vienmēr ir pilns. Tā kā ļoti dziļa doma, manuprāt, tajā visā ir. Un starp citu, sīpolā man šeit ir ļoti daudz testosterons. Jo tu ēdi sīpolu, tu esi vecis. Tik sīpolu vai vēl? Noši to lielu. Man skolā vienmēr teica, Mārtiņš Vītiņš atnāca. Nu, taču neklabini, tu jau parīji kantori. Jā, es to sīpolu skatos, tas jau nav ripās sagriezts, nu labi, Dievs ar tevī. Divas. Hop, uzbērām. Nu, tagad pārgriez pušu citronu. Pārgriezu citronu, tālāk. Izspiedu sulu iekšā. Spiežu. Tā, lai sēklas netiek iekšā, ja? Nu, vēlams, jā, sēklas palas ārā. Tā, spiežu otru citronu iekšā. Ok, mēs pēc sāles ņemam piparus tagad, jā? Viņu galvenais kārtīgi saspiest, jā. Tā galvenais pats svarīgākais, jā. Lai džaikam ir kārtīgs kramps rokās, lai ir spēks muskuļos, lai tu vari to sīpoliņu kārtīgi saspiest, lai viņš gaļiņā iesūda. Kārtīgi nomarinējam. Tagad laiks ir kefīram. Nē, es nedzeršu viņu. Mēs viņu vajam klāt. Hop. Ar otro. Piepildam tā normāli, jā. Piepildam. Un tagad samiksējam miksiņu kopiņā. Tur viss jau tak, ne, apkārt, nu, vairs jau nav ko zaudēt. Aiziet. Satīrīsim. Viss būs labi. Es pārspīlēju kefīriņu, bišķiņ. Jūs nepārspīlējat tik traki. Bet, nu jā. Tu šitādu liesumu, kurš ēdīs? Treneris apēdīs. Nu super, marināta gatava. Baigot cūku, kur mēs sataisījām. Bet, nu, viss tik savākt čeki. Nu, vecīši to nevar likt vispār nekur iekšā. Mēs tādu huņu uztaisījām. Nu, ja tu filmēji tikai gaļu, tad jāvēl. Bet, nu, visam pienāk pirmā pieredze, ja godīgi. Šā ir pirmā reize, ka es pats savā dzīvē marinēju gaļu. Man tētis pastāstīja, kā to jāizdara, un es mēģinu jums parādīt. Cerams, kādam sanāks labāk nekā man. Bet, nu, noteikti pamēģiniet. Vajadzēs daudz vairāk par pāris salatēm. No tā pats galds, no tā, kā mēs te taisījām gaļu, viņš slapš palika. Tas jau, manuprāt, parāda līmeni, kādā mēs te darbojāmies. Tā kā, manuprāt, recepte tiešām laba un izmēģiniet. Gaļa ir gatava, mēs ielikām viņu marinēties. Mūsu gaļa ir iemarinējusies.
Ielikām viņu marinēties uz 3 stundām. Tagad atbraucām uz Lapmišu ciemu pie Kaņera ezera un suņu valodu daudzi nesapratīs. Bet stāsts par to, ka šodien es jums parādīšu, kā uztaisīt gaļu, kā es to daru. Tā kā maucam, parādīšu. Pirmais, ko mums vajag, mums ir ogles. Tev ir ogles, tu paņēmi šā te, jā. Hop. Novilki. Esam attaisījuši mūsu ogles un tagad es visu izbēršu, tā lai nav ko te liekoties. Daudzi met iekšā, visu šuto iekšā un vienkārši aizdedzina. Man personīgi nepatīk tā darīt, tāpēc, ka tu pēc tam gaļā vari just tādu, kaut kādu savādāku garšu. Tur labāk vienkārši ieber ogles un pats viņu varam izmest ārā. Jā, esam iebēruši ogles iekšā. Tagad mums viņu vajag saliet ar degšķidrumu, bet vajag saliekt tā. Taupi, nežēlojam. Galvenais tagad, lai kārtīgi sasūcās oglēs viss. Lai viss degšķidrums kārtīgi sasūcās, uzspēžam normāli, jā. Un pagaidām kādas pāris minūtītes. Tā kā bērnībā kūlu dedzināt, ne? Bļa. Tu to nofilmēji? Nav nekas traks. Hop. What the fuck? Baklažāns ir banīs. Jaunam džekam vispār šajā dzīvē nekas man nekait. Cirvis as? Cirvis as? Protams. Nespēlējieties ar asiem priekšmetiem. Nē, reāli, visi tie, kas skatās un tagad kaut ko domās un tā. Es to darīju priekš skatījumiem, tā kā man ir iemesls. Bet, jūs redzat, kas notiek. Spēlējies ar uguni un tu apdedzināsies. Tā kā nedariet tā. Spēlējies ar cirvi un? Satsritīsies. Tu filmēji šito? Jā, lieliski Jāņi. Šie patiesie kadri, kā viss notiek. Es reāli iecirtu sev cirvi kājā, nokatu cirvis, uzskatu uz kājas. Es savu rokā iemaucu. Tagad vēl čalis ar trimeri arī neļauj mums filmēt. Saprotiet, tie video nāk smagu darbu, tas nav tādu Dančiks aiziet tur kamerā pazīmējis. Jūs paši saprotiet, kā te viss dažreiz notiek reāli. Labākā marināda rajonā, zini? Lūdzu, neklausieties to trimeri, kas skan. Tas viss nav saskaņots. Mums vienkārši nepaveicās, bet izlabot nevaram. Tā kā tagad pats tāds. Tā kā no gaļas tecēs uz leju, uz oglēm, viņš šaus liesmu uz augšu. Un līdz ar to gaļu var piedegt. Galvenais, paņemies rupjo sāli un kārtīgi vienkārši noburiet visus oglītes. Kārtīgi saburiet uz urrā. Kāpēc? Tāpēc, ka gaļa tecēs tagad lejā un nebūs tā liesma vairāk, sāls to neutralizēs. Rabočā recepte, saku jums. Kā var pārbaudīt, vai ir labs siltums? Tu noliec savu roku apmēram tur, kur būs gaļa. Un, ja tu nevari to roku noturēt ilgāk par 3 sekundēm, tas nozīmē, ka ir īstais brīdis likt gaļu virsū. Arī kas ir gaļa bez kārtīgām uzkodām, tāpēc mēs paņēmām tādu pašu svarīgākos tur lociņus, tomātiņu un gurķīti.
Te visas oglītes. Opa. Paņemsim sāli vēl bišķiņ. Kad kāds pats galvenais brīdis sagaidīt, kamēr tās ogles paliek baltas, viņas paliek baltas, mums tev līdz galam vēl nav sanācis. Vienkārši sagaidiet, kamēr viņas paliek baltas, sālīti uzberiet, un te jums gaļa nepiedēks nekad vairāk. Jūs varēsiet redzēt, lūdzu, tecēs lejā, un tur būs tikai tss, un nekas neies uz augšu. Viss tek lejā, un neiet uguns uz augšu. Uzreiz pazud. Tā, līdz ar to gaļa nepiedeg. Bet tu saprati, jā? Es sapratu, jā. Tu zināji tādu feature? Nē, par savu, nē. Es zināju. Es tev reāli saku strādāju. Tik labi skaņa, ne? Tā ir labākā skaņa. Bet reku arī man parādījās iespēja. Mēs filmējam video, kontentu. Izstās labi, ne? Es pats taisies savām rokām. Ko domā? Afigēni izskatās, bet tu noņem vienu nos pārgriezt. Nu, žēl, ka es tev nevaru iedot pagaršot, bet... Es jau redzu, ka labi. Tu saki, būs labi? Protams. Balts marināja savām rociņām vecais, pasties. Malucītis. Nu... Tā, tagad mēs iegriežam tūlītās. Garšojāt jau garšīgi? Vēl nē. Tūlīt mēs iegriežam. Nu šitā te izstās. Nu, es jau neredzu, tu redzi sarkans, nav sarkans? Nu, Nav sarkans. nav sarkans, cik tā izstās. Tad ir gatavs nepārkaltē, jo tev nebūs sulīgi ņem no. Es tevi sapratu visu. Davai labu apetīti, bon apetīti. Mīļš, paldies, mīlu tevi. Es tev arī, davai turās. Čau, tēt. Ui. Nu, tu esi tīzlis vai kasete. Tā gaļa ir izcepusies. Viņa ir gatava. Mēs nopirkām mērcīti. Tie, kas saprot, tie saprot. Te reāli vecīt orgasmu var noraut. Es tev saku, tā gaļa ir tik laba. Šī pirmā reize vispār manā dzīvē, kad es taisu gaļu no nulles, ka es viņu pats marinēju, pats viņu taisu un tā. Tā kā lūdzu tur komentāros man nenorokat maksimāli, jā. Tā ir mana pirmā reize arī, bet recepte, manuprāt, ir bomba. Gaļa sanāca ļoti garšīga. Parādīju jums visus knifus, ko man tētis rāda, padalījos ar jums visiem, tā kā lūdzu novērtējiet, neesiet dusmīgi par to, ka, manuprāt, ļoti garšīgi. Tā kā jā, cilvēki, priecīgus svētkus, atpūšaties, dzerat prātīgi, pālī pie stūras, nekādā gadījumā sēsties nedrīkst, nekādā gadījumā. Un jā, lai laba gaļa, lai viss izdodās, foršus svētkus un čau visiem. Spriežam laiku, abonējiet kanālu, uzraksti komentārā, ko tu domā par šo recepti. Vai tev viņa patika vai nepatika. Tā īsā recepte, 4 stundas marinādīte. Tā kā jā. Pazvan man galvenais, jā, pēc tam. Uzspēd laiku, abonē kanālu un pats svarīgākais ieraksti savu atsauksmi par šo video, ko tu domāji, kas tev patika, kas tev nepatika, vai ko tu gribētu redzēt vairāk, uzraksti, ko tu domā par šo recepti un tiekamies nākamās video. Kečupu izslēdza netīšām. Viss kat.
Tādu gabalu es neesmu pat neēdis vēl nekad, brēl, nekad.